atkal man sanāca ar vēl vienu džeku, kurš nesen ir sācis iet uz džimu, runāt par to, ka viņš nevar uzbūvēt masu. Par to, ka neiet masa augšā un viņam ģenētika tāda un viss tas. Un es tam esmu visu caurgājis. Pagājušo gadu atnākot uz kojām, es vienkārši arī to pašu. Man bija 73 kaut kāda vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, es it kā kaut ko paaudzēju un it kā bija kaut kas, bet es nezinu, cik daudz tas bija muskuļu masā, tāpēc, ka tagad atnāca vasara, es nogāju atkal tikpat zem. Gandrīz. Un tagad, kad es jau reāli skaitu kalorijas atkal, kaut gan pagājuši, kad es skaitīju kalorijas, bet kaut kā man nesanāca, ja es šodien tev pastāstīšu, kas tieši nogāja greizi, lai to arī tagad tev ir sūdīgs ģenētikas priekš muskuļu masas, vispārējas masas audzēšanas, ko tev īsti jādara? Tāpēc, ka man tā bija, es nevarēju uzaudzēt. Un šogad man jau ir 86 kg. 86, sākot mācību gadu zem 80, es uzkāpu svariem biju. Tā kā, kā principā man šodien ir tā, ka reku ir viena bļoda, te ir 200 gramu ar auzu pārslām un pa virsu zemesriekšu sviests, medus, rieksti, reku bumbierīts, ja. Un tad man ir vēl gaļa un papildus pirms tam man ir reku rīs. Tas arī sanāk pilna bļoda. Un pa virs tam man ir tā kā 10 olas pusdienas laikā. Tā kā es ēnu ļoti daudz. Un atslēga priekš manas muskuļa vispārējas masas audzēšanas ir tas, ka, ja es tev pateikšu tagad, tad tu nenoskatīsies līdz galam. Tā kā skaties. Lieta tāda. Tātad. Es pirms tas sanāk mēneša ar pusi, tagad es bišķiņ biju jau iesācis šo visu darīt, atbrauc no mājām, tur ēdis kā ēdis, tur bišķiņ īsti nedabūjis trenēties. Es vienkārši ēdu, skaitīju kalorijas, redzēju, cik man sanāk, cik kalorijas man jābūt, lai tiešām audzētu to vismaz 1 vai 2 kilogramus mēnesī. Un sēdēdu, ļoti labi, iet viss svars uz augšu. Un tad vienu dienu nesanāk. Bet es īsti tā kā galvā man neiesitās tas, ka man nesanāk. Man vienkārši es uzēdu tas olas, uzēdu tos rīsus ar to gaļu. Un tur dāznīšiem un tā tālāk. Un man neiesitās tā doma, es vienkārši aizēju gulēt. Un nākošajā rītā es saprotu, nav kaut kas labi, tāpēc, ka man vesela tā bļoda ar kalorijām nav. Un ko es daru? Es mēģinu dabūt viņu atpakaļ. Cik grūti ir dabūt atpakaļ tikpat tā kā lielu daudzumu neapēstu. Es uztaisīšu vienu vlogu par to, bet principā nežēlīgi. Principā tā viena bļoda, ko es neapēdu, ko es vispār nepamanīju savā ķermenī, mans ķermenis vienkārši tāds naturālā. Mums nav vajadzīgs, mēs esam tādā surplusā jau tik ilgu laiku, ka mēs vispār varam neēst. Īpaši, ja tu esi ar fastingu vai no rīta pirms skolas un nepaēdi, tad tīri vienkārši palaist garām, viss ēdienreizes vispār neko neapēst. Un īpaši, ja tev nav šīs konkrētās lietas, kā man ir tās bļodas 2 un tad tās 10 olas, ja tev nav šis konkrēti salikts, ko tev tieši jāpēd dienā, tu pilnībā nepamanīsi, kurā brīdī tu pazaudē šīs surplus kalorijas nedēļā. Tur kaut vai tā nebūtu viena diena, bet tā būtu vairākas dienas pēc kārtas, kur tev vienkārši zemapziņa vienkārši, nē. To mums īsti to nevajag, mēs varam bišķiņ izdzīvot, un tad tāda darba sesija, kā man tagad 4 stundas sēžot, un bum. Un nebūs vairs. Tavu geini vienkārši... Un tad tu brīnies, kurā vietā palika man muskuļu audzēšana. Man tak tie gēni tādi. Un jā, protams, tie gēni ir tādi. Reāli, es dabūju 6-paku, tagad es sāku trenēties,
Un tā sešpaka vēl joprojām nav dabūta nost. Nu, labi, es tagad, kad es esmu rītīgi balkojis, kā kaut kādu laiciņu, tad es tā kā dabūju vismaz lower abs, kad es varu tā sataustīt, ka tauciņi tur ir. Bet abām nav. Un tas ir normāli. Es taisu tiešām veselīgu un kontrolētu balku, bet man iet vienkārši svars uz augšu. Bet man šis svars nav regulēts. Tā kā man tas 71 līdz 74 visu laiku turējās. Un es nevaru neko darīt. Tā kā es ēdu visu kaut kādas lietas un dažreiz pat neēdu to labāko. Un tāpatām. Tev es varu ielikt. Tev ļoti, ļoti ielikt iekšā. Un par to, ka viscerālie iekšējie tauki tev tur nogalina vairāk, un tu nemaz viņus neredz ārpusē, un reāls sirds problēmas var šitā parādīties. Bet es tev tomēr iesaku ēst veselīgi, bet vienkārši atrast šīs porcijas, kas tev ir tiešām jāpēd, un tieši tāpat kā ar trenēšanos, tieši tāpat kā, ja tu esi tāds cilvēks, kurš ceļās tā kā es 5 un maus un dom, tieši tāpat kā jebko tu mēģini uzturēt konsekventi, tāpat kā, kam ir vispār winter ārks domāts, ka tev konsekventi katru dienu šitas tā kā checklists ir jāizdara, tāpat tajā checklistā, kur tev varbūt ir meditācija vai pateicības žurnāšana, vienalga kas, vai treniņš katru dienu, ieraksti tur arī to ēdienreiz, ka tev ir jāpēd pietiekami kalorijas. Un es ļoti iesaku tev vienkārši pirmo mēnesi paskaidīt kalorijas, tad tu sapratīsi tiešām, cik tu ēd. Un tās kaloriju skaitīšana iedod šo checklistu iespēju, ka tu vari atķeksēt, ka tu dabūji tajā dienā. Bez tā ir grūtāk, protams, tāpēc, ka tev nav šis checklists. Manā gadījumā man ir checklists. Man ir tās 2 bļodas, man ir tas olas. Un tu visticamāk, ja tu dzīvo ģimenē, tas būs ļoti grūti to dabūt ārā no tā visa. Bet tas ir iespējams. Un tagad es to nevaru tev pierādīt, bet to es darīju vasarā pāris nedēļas, bet tā kā man nebija tā kā trenēšanās, tur iespēja izņemot kaut kāds kalistēniks, ko īstumā sekojošas epizodes es tev tā foreshadovošu, tas būs iespējams un to es arī darīšu, tā kā noteikti piesako manam kanālam, tas, protams, sanāk pēc mēneša, bet, jā, tā kā, es to visu esmu darījis, un ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tiešāk tavā situācijā, varbūt tev palīdzu turēt šo checklistu labāk, pačako pirmo linku aprakstā, tur ir 1-1 coachings, no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi, un tev nav jābūt uzreiz pēcbildē, vienkārši, es esmu pārliecināts, ka es tev reāli sasniegšu rezultātus, tā kā pačako pirmo linku aprakstā, pačako 2, 3 linku, un tur ir Latvijas izaugsmes cilts, un tālāk tur ir treniņu programma, tā kā, un arī Latvijas izaugsmes ciltī, tur es katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas videos, un vienkārši es sēžu mītā, ja tu vēlies piejoino, parunāsim, es tev došu tādu tālākus plānus, vienkārši mēs varam izspriest tavu situāciju, vai ja tu vēlies zināt vairāk par mani, manu situāciju vienalga. Tā kā pačako links, tas ir vispār šī video, tiekamies rīt ārbus video, tā kā noteikti nospied tas sarkano poziņu, to un es tu izdīs nospied gaišā aizsil savam draugam, tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.